protams, jo, ja mēs vispār gribam dzīvot uz šīs planētas, tad mums ir jārīkojas videi draudzīgi. Un līdz ar to vidas izglītība ir tas, kas mums palīdz parādīt, ko nozīmē rīkoties videi draudzīgi un kā mums vispār ir jārīkojas. Un, man liekas, tas galvenais veids, kā vispār izglītot cilvēkus, ir caur personīgo pieredzi, caur stāstiem, lai parādītu to, kāda ir tā pareizā rīcība un ka ir iespējams alternatīvas, ka mums nav jāskrien tādā skrējienā kopā ar visiem un jārīkojas tā, kā mēs esam pieraduši, kā varbūt šķiet ir ērtāk, bet ir jāpadomā, ko šāda rīcība nodara videi un ir jālauž tie savi paradumi un ir jārīkojas citādāk. Šīs jaukās jaunās idejas un visapkārt smaidošās sejas un šis optimisms. Patiešām šīs zaļā domāšana mums visiem piemīt un vienkārši jāturpina tikai tas tālāk. Vidas izglītībā, tāpat kā arī jebkurā citā izglītības jomā, katram ir jāsāk ar sevi. Teiksim, tas, ka ekoskolas pievērš vērību ne tikai to, ko viņi māca, bet arī tas, kā viņas dzīvo, tam ir daudz lielāka nozīme nekā tas, ko saka teorētiski. Šī joma, kurā var darboties visu vecumu bērni. Es priecājos, ka arī mūsu Rīgas bērniem būs iespēja būt tuvāk dabai. Manā uztverē ekoskolu programma ir tā, kas noteikti palīdz mums dzīvot tagad un noteikti palīdzēs nākotnē, jo ļoti daudzas saistītās problēmas tieši ar mūsu dzīvi, ar dzīvesveidu šī programma palīdzētu risināt. Mēs ekoskolas un arī pārējās programmas, ko mēs risinām, un ir īpaši ekoskolas, uztveram tiešām kā katalizators vietējā sabiedrībā uz to labāko, to nākotni, uz to atbildīgāko rīcību. Mēs kā labais piemērs, kas iedvesmo apkārtējos.